Ir veiktas izmaiņas eksāmena pieņemšanas un vērtēšanas kārtībā, un figūras laipa vietā mums ir tātad ātruma kontroles posms, teiksim tā, kurā tiek pārbaudīts vadītāja iemaņas, lēni braucot, kontrolēt transporta līdzekli, izmantojot sajūgu un aizmugurējās bremzes. Figūras nosacījumi ir sekojošie. 15 metru garumā ir lēnas braukšanas posms, kurā jums ir jāspēj nokontrolēt transporta līdzeklis, neizbraucot ārpus figūras robežām, neizbraucot laika posmā mazākā par 15 sekundēm, un, ja saglabājot atbilstošu līdzsvaru, turot kājas uz kāpšļiem, izmantojot sajūgu un aizmugurējās bremzes. Laika atskaite tiek uzsākta pirms iebraukšanas figūrā, priekšējā asa atrodoties uz iedomātās līnijas vai esošās, un pirms izbraukšanas no tās arī priekšējā asa atrodās uz līnijas vai iedomātās robežas.